29. martā dienas vidū notiks spēcīgs saules aptumsums Aunā. Tas ir brīdis, kad beidzas viens cikls un sākas jauns. Ja tu jūties dīvaini pāris dienas pirms un pēc šī datuma, tas ir normāli. Varbūt sajūta, ka gribas kaut ko jaunu darīt, jo Auna enerģijas nesīs jaunu impulsu, jaunu iniciatīvu, gribas skriet un darīt, bet reāli var vēl nebūt skaidrība, kā to visu realizēt. Tagad par to, ko nedrīkst darīt aptumsuma laikā. Tad pirmais, nevajag steigties, sakārtot lietas vai kaut ko mudīgi nokārtot. Auns mudina uz pēkšņām darbībām, uz straujumu, risku, bet tagad tas viss var izraisīt problēmas. Tāpēc ir labi atlikt svarīgas sarunas un svarīgus darbus uz vēlāku laiku. Otrais, nevajag pieņemt svarīgus lēmumus šajā laikā. Viss, ko tu izlemsi šajā laikā, vēlāk pēc tam var šķist nepareizs, vai būs jāpārveido vai jāpārdara. Nemaini izskatu arī radikāli, tas būtu trešais, jo retrogrādā Venēra un Merkurs, kad iet pa debesīm, tad ir labāk neveikt nopietnas skaistumkopšanas procedūras, jo var nepatikt rezultāts. Un turklāt nevajag mēģināt ieraudzīt saules aptumsumu, jo šajā dienā, 29. marts, saules pozitīvā enerģija tiek aizēnota, un skatoties uz šo procesu, var ielaist savā telpā kaut kādas nevēlamas enerģijas. Tātad, ko vislabāk ir tieši darīt šajā laikā, 29. marts un tuvākajās dienās? Ir labi palēnināt dzīves tempu, nesteidzies, paanalizē situācijas savā dzīvē, apdomā, par ko vari pateikt paldies iepriekšējam dzīves posmam. Ir labi parūpēties par sevi, ēd vieglu, veselīgu ēdienu vai kaut ko garšīgu, dzer ūdeni, atpūties. Ja gribas visu dienu nogulēt un neko nedarīt, tad ļauj sev. Vislabāk ir būt mierā un klusumā. Pastaigas, meditācijas, silta tējiņa, masāža. Jo mazāk stresa, jo labāk jutīsies un būs pozitīvāks šis periods. Un vispār šis ir labs laiks, kad pierakstīt savas domas un plānus, var rakstīt dienas grāmatu, zīmēt mandalas, veikt balss ierakstus, respektīvi sakārtot savas domas un emocijas. Bet galvenais vēro sevi un dari to, kas tev liekas pareizi. Lai veicas! Atā!